Kā trenēt dibeni? Šajā video es tev sniegšu nelielu ieskatu dibena anatomijā un vingrinājumos, kurus tur veikt, lai to trenētu. Tātad, tavs dibens sastāv no 3 muskuļiem. Lielās sēžas muskuļi, vidējās sēžas muskuļi un mazās sēžas muskuļi. Lielais sēžas muskulis veic gurnu ekstenziju un vidējais un mazais sēžas muskulis veic gurnu abdukciju. Ok, tad tagad tu zini, par kādām kustībām atbild tev dibena muskuļi, tāpēc tagad varam parunāt par vingrinājumiem, kas tos trenē. Pirmais ir izklipiens uz atpakaļ. Lai to izpildītu, nostājies ar kājām plecu platumā, spēr lielu soli atpakaļ, notupies līdz mugurējās kājas celis pieskarās zemē un piecelies atpakaļ augšā. Jo lielāks solis spērs, jo vairāk noslogos savu dibenu. Kad es izpildīšu vienu piegājienu, tad, protams, neaizmirst arī pamainīt kājas. Lai noslogotu savu dibenu vēl vairāk, nostājies uz paaugstinātas virsmas. Par cik šis vingrinājums veic gurnu ekstenziju, tas trenē lielo sēžas muskuli. Taču neaizmirst, ka tas iesaist arī tavus kvadricepus. Otrais vingrinājums ir gūžas pacelšana. Lai to izpildītu, atspēdies ar muguru pēc soli vai citu atbalstu un novieto svaru stieni sev virs gurniem. Tad spiežot caur papēžiem, pacel savus gurnus uz augšu un lēnām nolaitos atpakaļ lejā. Par cik šis vingrinājums veic gurnu ekstenziju, tas trenē lielo sēžas muskuli. Trešais vingrinājums ir rumāņu vilkme. Lai to izpildītu, paņem rokās svaru stieni un nostājies ar kājām plecu platumā. Tad nedaudz saliecot ceļus un turot taisnu muguru, nolaisies cik zem vien vari un pieslies atpakaļ augšā. Par cik šis vingrinājums veic gurnu ekstenziju, tas trenē lielo sēžas muskuli. Taču neaizmirst, ka tas iesaist arī tavus kvadricepus, hamstringus un muguras lejasdaļu. Un ceturtais vingrinājums ir gūžas abdukcija. Lai to izpildītu, apsēdies gūžas abdukcijas trenažieru, izplet savus kājas tik plati, cik vien vari un sakļautos atpakaļ kopā. Ja tavā svaru zālē nav pieejams šāds trenažieris, tur to izpildīt ar trosi. Par cik šis vingrinājums veic gurnu abdukciju, tas trenē vidējo un mazo sēžas muskuli. Un tas arī ir viss. 4 vingrinājumi, ar kuriem tu vari trenēt savu dibenu. Es tev ieteiktu izvēlēties 2, trenēties tuvu spēku izsīkumu un 5 līdz 30 atkārtojumu diapazonā, un katru nedēļu palielināt vai nu atkārtojumu skaitu vai svaru. Sāc ar 2 līdz 3 piegājieniem 2 līdz 3 reizes nedēļā, un, ja jūti, ka spēj ātrāk atjaunoties, tur veikt vairāk piegājienus vai trenēties biežāk. Ceru, ka tev šis video noderēja. Tiekamies nākamajā video par augšu stilu trenēšanu. Čau!